aizvainojums ir ļoti komplekss, sarežģītas jūtas. Aizvainojums veidojas tad, kad mēs nevaram atzīt to, ka pāri darījums vai atraidījums ir ļoti, ļoti sāpīgs, un tam pa virsu mēs uzliekam vāciņu, kurš sastāv no dusmām, agresijas un kauna. Un tā veidojas atriebības jūtas un ļoti, ļoti sāpīgs nepanesams kokteils. Kā tikt ārā no tā? Vai var vispār tikt galā ar aizvainojumu? Protams, ka var tikt galā ar aizvainojumu, ja tam pieķerās un to risina. Viss sākas ar sava rūgtuma, sava sāpinājuma atzīšanu, ka sāpinājums ir manā pusē, manas jūtas ir manā pusē, ar to otru cilvēku patiesībā tam ir ļoti mazs sakars. Un tad, kad mēs sākam skatīties uz to tādā veidā, kas ir manā groziņā, kas ir manā pusē un ko es varu darīt ar to, ko es jūtu, tad tam sāk parādīties risinājums. Vai izdodas?